Iebilst debašu laika apvienošanai. Cienījamie kolēģi, šis ir tas īstais moments, kad jūs visi parādīsiet to, vai jautājums, kas tika pēdējā gadā uzlikts gandrīz kā galvenā problēma Latvijas valstī - vardarbība pret sievietēm, vai jums ir patiesa vēlme risināt šo problēmu, vai viss, ko jūs mēnešiem esat runājuši, piedodiet, ir bijusi tukša muldēšana. Balsojāt par Stambulas konvenciju, kas ir papīrs, kas nedod tieši neko praktisku, bet šis priekšlikums par 1,2 miljoniem eiro nodrošināt valsts policijai 400 aproces, kas nozīmētu, ka tas ir tieši tik daudz, cik vīrieši pārkāpj šo te pagaidu aizsardzību vai tuvošanās aizliegumu sievietei, kuri būtu jāmonitorē, kuriem pēc tam būtu jāierosina krimināla process, kas fiziski atturētu šos vīriešus no pārkāpuma tālākas izdarīšanas, no vardarbības izdarīšanas pret sievieti. Latvijā 4000 vīriešu izdara vardarbības aktus pret sievietēm. 4000 ir tie, kas nonākuši policijas redzeslokā. No tiem 400 līdz 500 pārkāp šo tuvošanās aizliegumu, bet policijai vajag reālas iespējas monitorēt, fiksēt, juridiski fiksēt šos gadījumus, lai varētu rosināt tālāk kriminālu procesu un lai šie cilvēki reāli atbildētu par saviem nodarījumiem. Rusiņa kungs, kas tika daudz cilāts publiskajā telpā, jūs viņu izmantojāt kā argumentu Stambulas konvencijai. Tieši bija viens no tiem, kas visvairāk un aktīvāk pārkāp šos tuvošanās aizliegumus. Tāpēc šis balsojums parādīs, vai tas, ka jūs mēnešiem runājāt par vardarbību pret sievieti, vai tie ir tukši vārdi, kas ir bijuši no jums katra, vai jūs praktiski esat gatavi reāli iedot instrumentus valsts policijai, lai to vardarbību novērstu. 1,2 miljoni eiro, tas ir mazāk, kā Kariņš iztērējis ir lidojumos, un tam ir tieša kopsakarība. Jo Krišjāns Kariņš iztērēja 1,36 miljonus lidojumos, šis ir prasījums par 1,2 miljoniem. Ja Kariņa kungs būtu izvēlējies komercreisus pat biznesa klasē, mums tieši pietiktu 1,2 miljonu naudas, lai šodien šo pieprasījumu apmierinātu. Šis ir simbolisks balsojums Latvijas Republikas Saeimā. Paldies! Paldies!